Trešdienas 26. janvāra Ikšķeles novada domes sēdē deputāti apstiprināja 2011. gada pašvaldības budžetu. Lai gan sagatavotais budžeta projekts tika skatīts jau komiteju sēdēs, diskusijas par pašvaldības ieņēmumiem un izdevumiem turpinājās. Es vēlētos aicināt deputātus atturēties šodien pieņemt lēmumu par budžetu un šo jautājumu vēlreiz izskatīt nākošajā domas sēdē. Jo, manuprāt, ir nepamatot un neatbilstoši šobrīd dažas pozīcijas, kas ir iekļautas budžetā. Šis budžeta projekta piedāvājums, kas ir tagad uz domas sēdi virzīts, ir izejot no reālās finansu resursa, un tādā veidā mēs piedāvājam šo te redzējumu. Šī gada pašvaldības budžets veidots pamatojoties ne tikai uz uzlikto funkciju izpildi, bet arī 3 nozīmīgu projektu īstenošanu – skolas ielas rekonstrukciju, Ikšķeles vidusskolas stadiona būvniecību un bērnudārza filiāles izveidošanu Tīnūžu muižas ēkā. Vai budžets stādīts ņemot vērā Ikšķeles novada attīstības stratēģiju? Atkārtot jautāja deputāti. Kuras no, teiksim, kultūra, izglītība, kuri attīstības virzieni ir prioritāri, kas jau ir iestrādāts nākamā gada budžetā? Labi. Jo šo es domāju taiskaitā kontekstā ar Ikšķeles ilgtermiņa attīstības stratēģiju. Protams, skolas ielas lielais projekts. Tas taču arī ir ilgtermiņa projekts, kur mēs lietosim un kas ir mūsu bērndārs. Jā, tas jau ir, tas, protams, arī atbilst stratēģijai, un te nekāds pretruns īpaši, manuprāt, nav. Es aicinu vienkārši balsot par šo budžetu. Protams, viņš nav pilnīgs, bet viņš arī nav akmenī iekalts. Jau esam informējuši, ka Ikšķeles pašvaldības 11. gada konsolidētais budžets ar aizvadītā gada budžeta atlikumu šogad plānots 8,2 miljonu latu apmērā. No tiem saimnieciskais budžets 5,5 miljonu latu. Ņemot vērā vispārējo ekonomisko situāciju, šī gada budžets ir mazāks kā pērn. Lai netiktu traucēta kvalitatīva funkcija izpilde, pašvaldība plāno iekasēt papildus finansējumu no piederošo nekustamo īpašumu pārdošanas. Zanda Treško, Ogres televīzija.